Kā jau būsiet ievērojuši, tad mēs pievēršam lielu uzmanību tieši investīcijām medicīnā un parādām, kas jauns ir izdarīts, lai uzlabotu mūsu tautas veselības, līmeni. Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts iepazīstina mūs ar 4 jauniem Latvijas zinātnieku radītiem produktiem ar augstu pievienoto vērtību. Septembra mēnesī ASV viena ļoti liela mārketinga firma, kura nodarbojas ar jaunu pārtikas produktu meklēšanu priekš ASV tirgu, organizēja konkursu, un kur gandrīz nejauši mēs piedalījāmies šajā konkursā. Kopā tur bija 394 dalībnieki. Mēs iesniedzām dažus savus produktus, bet bez šaubām visvairāk mūs interesēja tā mūsu sarkano biešu līnija. Tātad mums ir 2 produkti, Beta-Vusan un Beta-Hep. Tātad varu pateikt, ka šī konkursā starp gandrīz 400 dalībniekiem mēs dabūjam 1. vietu. Vietas, kā izrādās, satur daudz mūsu veselībai noderīgu vielu. Tā radušies 2 nozīmīgi jauni produkti. Mēs nostrādājam 6 gadus un tikām pie tiem produktiem, no bietēm, izmantojot membrānu tehnoloģijas, izdalām dabas vielu kompozīciju un ražojam 2 produktus. Pirmais ar nosaukumu Beta-Vusan. Šis produkts veicina dzelzs uzsūkšanu zarnās un veicina hemoglobīna sintēzi. Tātad produkts palīdz pie zemes hemoglobīna, ja iemesls ir dzelzs deficīts. Tas ir pirmais efekts. Otrs, varbūt vēl interesantāk, produkts paplašina asinsvadus un veicina asinsriti. Tas īpaši ieteicams cilvēkiem pēc 50 ar asinsrites problēmām. Orgāni saņem vairāk skābekļa un uzturvielu. Noderīgs arī sportistiem. To iepirkus Krievijas Olimpiskā komiteja, un tas iekļauts Krievijas veselīgo produktu sarakstā. No bietēm mēs ražam 2 produktu ar nosaukumu Beta-Hep. Produkts tātad mazina vai kavē tauku sintēzi, bet vien tā spilgtāk klīniskais efekts ir saistīts ar to, kā ietekmē aknu funkciju, un tātad sevišķi indicēt gadījumos, ja cilvēkam ir, tauta saka, treknas aknas vai aknu steatoze. Steatoze šobrīd esot civilizācijas problēma, to diagnosticējot pat bērniem. Šis produkts esot efektīvs un arī patentēts. Bieži preparāti topot sadarbībā ar zemnieku saimniecību Baldonas lauki. Tā zem viena inovācija jumta strādājot ražotāji un zinātnieki. Sadarbība esot ražīga. Savukārt viens no labākajiem produktiem ar pretvīrusu iedarbību esot Kumata antivir. Q tas ir kurkumīns, M mārdadzis, A abols un T tā ir tēja. Tas ir ļoti garšīgs dzēriens, tātad šeit ir 4 paciņas, tur pulveris, jāpagatavo karstu dzērienu un jālieto tad, kad tikko parādās pirmie simptomi, vai augstēšanas, tā parastas augstēšanas, vai gripa. Patiešām ļoti daudz ārsti izmēģināja, starp citu, pirmie, kas paziņoja par šī produkta ļoti izteiktu efektivitāti. Vienas Latvijas slimnīcas ārsti, nodaļas vadītāji pazvanīja, prasa, vai tu zini, ka produkts darbojas patiešām. Arī apetītes un svara regulācija ir aktuāla visā pasaulē. Te zinātnieki 3 gadu laikā radījuši Naidsnack nakts uzkodu. Ja nemazināsit apēstās pārtikas daudzumu, svars nekritīs nekad, viņi saka. Tātad mēs izgudrojam šo garšīgo produktu, redziet tādas bumbiņas, bolus, neparastā formā. Viens bolus ver 8 grami, bāze ir žāvēti aboli ar magoniem un plus augu ekstrakti. Tātad atšķirība no tabletēm un kapsulām, kas ir aptiekās un veikalos, tātad šeit mēs ņemot vērā, ka forma ļauj savākt diezgan daudz vielas, mēs piedāvājam tādu daudz funkcionālu kompozīciju, kura patiešām mazina apetīti, bez diskomforta, labi jūtamies un tā tālāk. Dmitrijs Babarīkins teica, es 70 dienās zaudēju 12,2 kg. Tātad efekts ir. Un piebilst, biežlīnijas produktus jau iecienījuši ārzemju augstas klases hokejisti un sportisti. Laiks tos izmantot arī mūsējiem, jo produkts ir šeit, tepat Latvijā. Nevajag gaidīt, ka tas atgriezīsies no Amerikas jau ar citu nosaukumu.